Esiet sveicināti Dievu mīļotie Jēzu Kristu. Esmu Latvijas lūkšanu tīkla vadītājs un mācītājs Artūrs Rīčs Čonaks, un kopā ar mani šajā reizē ir mācītājs Marks Uzlunkevičs. Sveiks, Mark! Sveiks. Ir prieks, ka tu esi kopā ar mums, un esam pilsētā Jelgava. Tepat netālu pat ir mūsu draudze sanāk, vai ne? Mark, 30 jautājumi un īsas atbildes. Vai esi gatavs? Esmu. Dodamies ceļā. Kur tu esi dzimis? Jelgava. Jelgava. Tātad Jelgava. Kas ir, jebkāda ir tava mīļākā vieta Latvijā? Pagaidām pēdējos gadus tas ir Piebalgas mežs. Piebalgas mežs. Pie Vecumnieku pagasta. Vienā teikumā, kā tu sevi raksturotu? Tas būtu tāds sarežģīts, bet būtu viļņaina upe, bet kas spēlda uz noteikti mērķi. Kāpēc viļņaina upe? Es vežam emocionāli reizēm augšā leja, bet tomēr mēģinu virzīties uz priekšu. Paldies Dievam, kad vismaz zini, ka ir mērķis, vai ne? Kāda ir tava dzīves jēga? Es gribētu kā Pāvilam, ka dzīvot man ir Kristus un mirt iegūms, un ka, ja tas tā nav, tad ir bēdīgi. Par ko tu pateicies Dievam šobrīd? Šobrīd laikam pēdējā laikā izteiks un pateicīgs par savu sievu, meitu, kad mēs esam tiešām kopā gan kalpot, atpūsties un mieži baudīt laiku, un tas tādā ziņā kā ir milzīga dāvana no Dieva. Tava mīļākā grāmata? Es neteikšu Bībeli, jo tā Bībele ir 66 grāmata šajā gadījumā, bet es teikšu Ebrejiem vēstuli, jo Ebrejiem vēstuli vienmēr, katru reizi, kas lasu, man kaut kā vadīja, ka Kristus tiek paaugstināts, tava ticība tiek izaicināta, kā Kristus, visi šie ticības varoņi un visi pārējais man vēstuli Ebrejiem. Tad šeit es tev nejautāšu, kāpēc, jo tu atbildēji. Cik tu gadus kalpo kā mācītājs? Tagad sanāks, ka 4 gadi laikam no 22. gada. Atceros, jā. Mums līdzīgi. Tā ir. Pēc kā tu ilgojies? Es ilgojos, ka man ir atziņa ka mana dzīve ir tīkama Dievam. Tas ir tas, ko es vienmēr ilgojos, ka man ir miers, ka es zinu, ka mana dzīve ir tīkama Dievam. Un kad es zinu, ka es tā dzīvoju, tad arī prieks ir liels. Amen. Vai tev ir svarīgs Dieva tuvums tavā dzīvē? Jā, viennozīmīgi, jo Dievs nav manu, sapņu piepildītājs, vienkārši viņš ir persona, un man ir tāpat kā man ar sievu un jebkuriem draugiem, es baudu tuvumu, kas varbūt viņiem kopā, un ka nekas cits starp mani un viņu nav, tikai es un tā persona. Un tāpat ar Dievu man ir ļoti svarīgi, ka es zinu, ka ir tas brīdis, es un Dievs un viens cits. Tu minēji vēstuli Ebrejiem, bet vai tev ir arī kāda mīļākā rakstuvieta Bībelē? Tas atkal no romiešiem, un tas ir tas, kas man stiprina vienmēr, kad liekas nenotiek tā, kā es gribu, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, jo viņi pēc viņu mūžīgā nodoma ir aicināti. Un man liekas tas, ka es vienmēr iedrošinu, kad es nesanāk un viss, bet es saprotu, ka Dievam ir lielāks plāns, tālāk viņš redz nekā es, viņš redz mūžīgi, un tas vienmēr mani stiprinās, jo ne viss, kas notiek, ir labi sajūta. Nekas, bet tas stiprina vienmēr. Mark, kāpēc tu ar mani sarunājies? Laikam tas, ka esmu mācītājs, un mēs ejam vienā draudzē ilgu laiku, un mēs viens otru pazīstam sākam, un tas ir pateicīgi, kad var dalīties par Jēzu arī šādā veidā. Jā. Tava mīļākā dziesma? Laikam tas ir tas, nezinu, kā viņi pareizi saudās, pēc cik dārgs ir man tavs tuvums, dziedam dziesmu, un tāpēc arī saku, man Dieva tuvums ir svarīgs, ka es šo dziesmu dzirdu. Kur meklēt mieru? Bībelē rakstīts, ka kad Dievs Dievs raksta, lai mēs mēģinām iepriec rakstos, izturīgi bēdās būdam. Un patiesībā, cik teikt, varbūt lūk uzreiz. Kāpēc neteicu lūkšanu uzreiz reizēm? Tāpēc, ka lūkšanā mēs mēģinām kaut kāds noskaņot, vēl kaut ko nevar saprast, noskaņot. Raksti ir konkrēti parādīts. Un, kad es redzu patiesību, tad uzreiz lasu, un tad arī ieved man lūkšanā tas patiesība. Tā patiesība man ieved lūkšanā. Kur nemeklēt? Es tagad jauniešiem teiktu nemeklēt ChatGPT, ja visos mākslīgos intelektos, jo viņi tu vari uzdot jautājumu. Un viņi atbildēs, esmu pamanījis, mēs testu, ka viņi atbild kā terapeits, jā, bet atceries tas un tas. Es ieteiktu, ja tu neesi vispār Bībelē, es teiktu, ja tu redzi ticīgs cilvēks, aiziet parunā ar viņiem. Parunā ar viņiem, un viņi tev uzreiz norādīs uz Kristu, viņi parādīs rekur vārds, rekur tas, un viņi tev stiprinās. Bībelē rakstīts, lai mēs pēc arī viens otru atbalstam, īpaši, ja mēs pagurstam. Dosimies savā ceļā. Vai Dievs atbild uz lūkšanām? Dievs atbild, Dievs mums pat liek lūgt tā, ka mēs jātic, ka viņš atbildēs, ka viņš jau gan izvēl atbildējis, un es nevarētu lūgt Dievu neticēdams, ka Dievs neatbildēs, jo tas pat nesaskan līdz ar to rakstiem. Jā. Tad viena no tavām atbildētajām lūkšanām. Tā ir tāda gara lūkšana. Kad es biju laiks, ka man bija, es redzēju, ka Amerikā ir tāda iespēja braukt uz Bībeles skolu, evangelizācijas,
Un es gribēju pieteikt, es samā bieži izšaubījos pirmajā gadā, pēc tam es tā kā, jo es domāju, ka es neesmu derīgs, bet tad es tā kā gribēju, un es tā kā lūdzu un sāju, un nekas nekārtojas. Viss bija ciet, durvis bija ciet, es pat nevarēju iesniegt anketu, vienkārši elektronu, nezinu, kas tur notika. Un man bija brīdis, ka es pat izdzēsu visu ārā, un es tā kā likās jau, es teiks tā, es pat padevos savā lūkšanā, teiks, savās ilgās, un tieši tajā brīdī Dievs atvēra durvis. Man liekas, es tā kā tāds lācers savā ziņā uz to cerībās. Viss miris, un tad pēkšņi viss atverās durvis. Un tas, ko es nevarēju izdarīt savā spēkā, notika. Jā, īstajā laikā Jā. piepildās. Notikums, ko tu savā dzīvē neaizmirsīsi? Tas bija 2013. gada augusta. Pirmie no mīnus plusu diekalpojumi tajā laikā, laikam jau tā nesaucās. Kad Dievs pēc īpašā veidā uzrunāja mani caur Nātanu Morisu. Un tas bija pirmais brīdis, kas tiešām reāli apzinājās, ka Dievs mani redz, un ka viņš tiešām grib mani, ka viņš grib manu dzīvi, un viņam interesē. Un tas notikums likās, tas bija vienkārši pēc diekalpojuma, nekas īpaši, kā vienkārši man pateica šos vārdus. Un tā, savādā, protams, tie vārdi bija. Un viss, es zinu, ka man dzīve mainījās. Es nesaku, ka es reiz man sanāca viss perfekti vai ko, bet es zinu, ka es vairs nevarēju tā, kā es dzīvoju. Un tas bija tāds pagrieziena punkts. Slavu Dievam. Vai tu tici Dievu pārdabiskiem spēkam? Es noteikti ticu, pirmkārt, Dievs ir pats pārdabisks, un tas, ko viņš dara, mums vienmēr būs liksies pārdabiski. Un tas arī nevis tikai tas, ka mēs tur redzam kā sakritības lietas vai ko, bet būtiski es ticu, ka Dievs var dziedināt, un viņš dziedina, es ticu, ka viņš dod atziņas vārdu, pravietisku vārdu, brīdina par lietām nākotnē, un to Dievs dara. Amen. Kāpēc tu esi mācītājs? Tas, laikam, saistās ar atkal to apakaļ, ko Dievs jau bija runājis, ka viņš teica, ka viņš grib lietot man dzīvi, un tas bija tas, kas man aizadzināja vienkārši viņu meklēt. Es nemeklēju ne kalpošanu, es nemeklēju iespēju kaut ko darīt, vadīt, vienkārši meklēju Dievu tajā laikā. Un tad, attiecīgi, sāka parādīties dāvans, ko Dievs man liks manā dzīvē aicinājums. Un vienā brīdī, tā kā saka, cilvēki pamanīja, jā, re, kur ir. Es tev jautāšu, kā mācītājs mācītājiem, kā ir būt mācītājiem? Es neteikšu, ka tas kaut kas baudāms no tāda āršķirīgā viedokļa, jo es saprotu, ka reizēm cilvēki no tevis sagaida vairāk nekā no parasta cilvēka. Un reizēm tas, ko viņi sagaida no tevis, ir vēl vairāk nekā varbūt no mācītāja var sagaidīt. Un tas ir visgrūtākais. Likt cilvēkiem visu laiku atgādināt, skatīties uz Jēzu, nevis uz mācītāju vai kādu kalpotāju. Tavuprāt, kas mums traucē tuvoties Dievam? Šajā laikā mums traucē 101 cita iespēja, kā atrisināt to pašu problēmu. Mums ir medikamenti, mums ir internets, mums ir vēl kaut kas, mums ir padomdevēji, un mēs bieži vien nedomājam, ka Dievs ir obligāti pirmā izvēle. Mums ir daudz variantu, kur citur doties. Kur Dievu atrast? Patiesi, jā, teikšu tā, sirds atklātībā. Tā, ka mēs esam patiesi atklāti un netēlojam teātri Dievu priekšā, viņš atklājas. Pat, ja mēs esam grēkā, mēslos, esam grūtībās, ja tas patiesi, viņš nāk un pieskarās. Daudzi saka, līdzīgi kā mēs šodien jauni esam, arī daudz jauni saka, būšu vecs, pensijā Dievu meklēšu. Ko tu teiksi? Tas būtu tāpat, kā viņš teica, es tagad neskriešu, bet pensijā skriešu, un liksies, un pensijā nav jāskrien, tev kājas ne, un tas pats ar sirdi. Tā kā mūsu paguris miestā, tāpat arī mūsu sirds nocietinās. Ja tu ilgstoši saki Dievam nē, viņi paliekam vien cietāk. Mēs nocietinām savu sirdi. Un tāpat kā Izraels nomira tuksnesī, tāpat arī tie cilvēki bieži vien viņi pensijas vecumā vairs nejūt neko. Viņš nejūtīgi paliek. Jā. Nākamais jautājums noteikti tev ļoti tuvs un svarīgs. Kāpēc mums kristiešiem vajadzētu liecināt par Dievu tiem, kas Dievu nepazīst? Ir rasīts ļoti vienkārši, kā lai tic, ja nav kas sludina. Un kam jāsludina? Ne jau valdībām, ne jau kādam citam, nevis maksātiem cilvēkiem, kuriem mēs maksājam par to. Šeit es caur draudz gribu atklāt savu gudrību. Patiesībā, kas ir gudrība, ka glābšana ir caur Jēzus Kristu. Tas ir mūsu aicinājums. Kādēļ mēs reizēm baidamies? Bībelē teica, ka patiesa mīlestībā nav baida. Un es uzskatu, ka ja tev ir patiesa mīlestības Dievu un uz savu tuvāko patiesa mīlestība, tad tu nebaidies arī no savu tuvākā reakcijas. Un ja tas ir nāga svešinieks, tu esi viņu mīli, un tad tu gribi viņam palīdzēt. Palīdzēt ir, ka viņam norāda uz Kristu. Vai visi ceļi ved uz debesīm? Nē, Jēzus tikai ceļš, durvis, patiesība, un tāpēc nav citu variantu. Amen. Ko nozīmē vārdi, ko Jēzus teica, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātis, pasaules uzvarējis? Tas, ka tā ir realitāte, kurā mēs dzīvojam, kur ir sāpes, ciešanas, ja es to ļoti zināju, viņš pats nomirs krusts caur ciešanām, bet viņš mums reiz parādīja finišu. Viņš redzēja finālu, es esmu uzvarējis, un viņš nāks kā uzvarētājs atpakaļ. Tāpēc mēs vienmēr varam turēt droši prāti, ka mēs neesam zaudētāju pusē, mēs neesam sakauto pusē, mēs esam tur, kur mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Un līdz ar to es smeļu mieru tajā, ka viņam ir galavārds.
Amen. Vai Dievu var sajust un piedzīvot? Viennozīmīgi, jā. Viennozīmīgi, jā. Dievs, kad viņš runā, rakstīs pat kalnu izkūst kā vasks viņa priekšā, un kur nu vēl vairāk mēs varam piedzīvot Dievu. Un tas nenozīmē, ka, ja mēs viņu nepiedzīvojam, viņa nav. Nekādā ziņā tas tā nenozīmē, jā. Un varbūt izrēlieši tūkstnesī, kad nebija, ka viņi bija verdzībā, viņi domāja, ka Dievs viņus neredz. Viņi 400 gadi ir aizmirst. Dievs viņus redzēja. Viņš viņiem bija līdzās, viņš redzēja viņas sāpes. Tā kā Dievs ir līdzās, pat ja mēs nejūtam. Amen. Kur tevi var dzirdēt un satikt? Satikt var arī Jelgavas ielās, bet dzirdēt noteikti rakstot Marku Ozolkeviču YouTube, mēdz arī būt citās draudzēs, un tagad daudziem ir tiešraides, var atrast arī YouTube kādas runas tādā veidā. Īsts novēlējums mūsu skatītājiem. Lai nekas tev novērš acis no Jēzus, cīnies par to, lai viņas palikt uz Jēzu, jo mums tas ir tas, kur mēs bieži vien klūpam. Es atkal atsaukšos skriešanu. Tikko tu neesi fokusējies, tu reizēm var aizķerties ar vismazākā akmentiņu. Tagad tu neskaties kaut kur klīst. Skaties, ja es nesaku dzīvo perfektā ziņā, ka tu tur mēģini katru niansu pieslabēt. Es vienkārši skaties uz Jēzu un viņš noturēs tavas kājas. Redzīs, ka pat eņģeļi nesīs un tavas kājas nepiedauzīsies. Tā kā, lai Dievs jūs svētī. Amen. Paldies, Mark, par sarunu. Lai Dievs tev bagātīgi svētī un arī jūs, mīļie. Paldies!